Baltiešu dienas Zviedrijā organizē Baltiešu sadarbības grupa, ik gadu virsvadību uzticot citai diasporas organizācijai. Šoreiz kārta Zviedrijas igauņu biedrībai. Pirmo reizi pasākums notiek Igaunijas namā. Te ir ļoti šauri, bet dalībnieki saka, tas pat ir labi. Esot tuvu kopā, cilvēki vairāk sarunājas. Lai arī telpās šauri, programma plaša. No dokumentālā kino seansiem un pasakām līdz tirdziņam, mūzikai un dejām. Baltiešu diena ļoti īpaša, jo var baudīt un redzēt visas citas kultūras, ne tikai latviešu, ko es esmu redzējis, bet arī lietuviešu un igauņu. Tas ļoti interesanti dabūn ēst latviešu ēdienu vai baltiešu ēdienu, nedabūn ēst tik daudz šeit Zviedrijā. Interesanti, ka tradīcijas iedibinātāji ir zviedru pāris bez saknēm kādā no Baltijas valstīm. Ingegalda bijusi klāt pilnīgi visās Baltiešu dienās un novērojusi brīnišķīgu attīstību. Ir pievienojušies daudzi interesantu, ne tikai latviešu, igauņu un lietuviešu izcelsmes cilvēki, bet arī parastie zviedri, tādi kā es. Mēs esam spējuši parādīt šīs skaistās kultūras un vēsturi arī plašākai zviedru sabiedrībai. Man pat zviedru draugs mēģina iemācīties tagad latviski piedot. Jā. Tā kā viņiem es stāstu visu un viņiem liekas interesanti. Ir ļoti svarīgi vienot Baltijas valstis, un tā ir Baltijas dienas misija. Tad mēs varam satikties, spēlēt, dejot, dziedāt kopā un dalīties ar savām zināšanām. Kopumā Baltiešu dienas kuplināja 8 kolektīvi un liels pulks amatnieku. Līva Karlsone, Latviešu.com, Gunta Enerūta, speciāli Latvijas televīzijai.